vai arī mērens, tomēr sejā parādās. Sabiedrība turpina novecot, dažādi veidi izmaiņas turpina notikt nevien Latvijā, bet arī Baltijas valstīs un Eiropā. Ar plānošanu nodarbojas ārkārtīgi daudz cilvēki un veselas organizācijas. Tas nozīmē, ka jūsu klātbūtne šeit apliecina tikai to, ka jums ir svarīgi domāt par nākotni, jūs to darat un jūs gribat labāk saprast, kas no tā viss būtu. Man sauc Karls Bakovskis, es būšu kopā ar jums visu šo pasākumu laiku. Struktūra vienkārši, gluži kā koncertā, vispirms iesildošā grupa. Mūsu ekspertu piedalīšanos, jo, protams, pamats sastāvs esat jūs, jo mūs jau visvairāk interesē tieši jūsu domas un jūsu skatījums par to, kādai nākotnē būtu. Bet runājot par iespējām izteikties, es aicinu visus pēc sākotnējās uzstāšanās izmantot šo iespēju dalīties savās pārdomās par nākotnes redzējumu. Oficiālā valoda, protams, ir latviešu, bet, ja kāds vēlas izteikties citā valodā, ko saprot, iespēja ir daudz cilvēku, piemēram, krievu vai angļu, mēs to nekādā gadījumā neteiksim, tā kā izsakieties droši. Bet pasākuma sponsori vai amatēri, jāsaka, ir 3, tas ir Eiropas parlamenta informācijas birojas Latvijā, žurnāls Kapitāls sadarbībā ar Nacionālo ziņu aģentūru Leta un arī žurnālu Kritika Gorod. Tāpēc es atļaušos jūsu uzmanību mazliet aizskavēt pāris atklāšanas uzrunām, kurās es ceru cilvēki, kas uzstāsies pāris minūšu ietvaros spēs definēt, kāpēc nākotnē ir svarīga, un vispirms es vēlos dot vārdu Māri Graudī, pārstāvot Eiropas parlamenta informācijas biroju. Tāpēc mēs ļoti īsti no nākotnes citādi mūs apsteigs. Godātā ekspertu kolēģi, cienītās dāmas un kungi, pateicos, ka jūs esat klāt šovakar ar mums, un es zinu, ka